Tātad, draugi, cienījamies skatītāji, šajā video es jums parādīšu un izstāstīšu par manām pārmaiņām darbnīcā un ko mēs rītā darīsim ar manu Audi. Tāpēc nesliņķis noskaties šo video, uzspied laiciņu un, ja gribies redzēt, kas notiks tālāk ar darbnīcu un kas notiks tālāk ar mašīnu, iesaku obligāti. Tiem, kas ir redzējuši manu darbnīcu pirms tam, kā viņi izskatījās, jūs jau gan ka redzat tādas izmaiņas, ne? Tad mēģināšu parādīt ātri, tuvāk un izstāstīt, kāpēc es tās izdarīju un kas ko kā. Kā jūs redzat, vairāk nav viens liels galds, šajā pusē. Ir 3 pizģuki kaut kādi, Un šeit nav vairs tas plaukts, ir savādāks plaukts, un tur aizmugurē ar viss ir. To jau jūs iepriekšējā video redzējāt. Bet šeit vēl paliek šis galds. Un tur paliek aizmugurē bardaks. Tad par šiem galdiem šī pusē. Kāpēc, kas ko kā? Pirmkārt, viņi vēl nav pabeigti. Viņiem tiks apliksim apkārt OSB. Vienalga, ko, kas man būs par rokai, pats lētākais variants, aplikšu apkārt, Un iemačīsim iekšā plauktiņu katrā no viņiem. Un vēl uztaisīsim durtiņus, tur mēs varēsim glabāt instrumentus vai atgriezumus, kaut ko. Bet lai nav tā, kā ir tur mētājās viss, Jo manā uzskatījumā, jo tev vairāk ir tāda te galdi vispārējais, teiksim tā, glabāšanas vietas, jo vairāk sūdi ir visur. Tāpēc mums ir viens biezumenē, un pluss kāds ir, viņi ir uz ratiņiem. Tad, ja kurā laikā var pabīdīt, kur vajag, Šim arī viens, un lenzāģim vēl viens, Un tajā pašā laikā aizmugurē šeit arī ir daudz lielāka rūma pie zāģa. Man vairs nekur nav jāspraucās, kā jūs redzat, viss ir tiešām cool forši un Pods Dievs mātās mākļas tāds. Nosūcējs ir gandrīz vai tāpat kā bija, bet ir pielikts tuvāk sienai, teiksim tā. Un logo nav, bet logo būs jauns. Tad šie divi paliek plus mīnus šeit. Šī vietā, kur man ir šis lenzāģis, tur aizmugurē būs galds pie sienas. Viņu kurā laikā varēs uzlaist augšā un nolaist lejā. Man ir 2 stiprinājumi. Pietiekuši lielām svaram, kaut kā 250 kg vai vairāk, tad vienkārši, kad man vajadzēs, es viņu nolaižu lejā, kad man vajag galdu, es viņu uzceļu augšā, Jo es domāju, ka tā būs parocenīgāk un daudz foršāk. Un šamējais mums ir pagaidām šeit. Bet kas notiks ar šo pusi? Ar šo pusi nolikšu kameru vietā un izstāstīšu. Šī puse. Kāpēc man vajag lielāku rūmu? Manā uzskatījumā, ka tev ir vairāk darba galdi, Kāds priekš savu instrumenta, tev būs vieglāk strādāt. Un tajā pašā laikā var arī vairāk cilvēku strādāt, Jo man ir doma ņemt mācekļus, kas, teiksim tā, es viņiem nemaksā, bet viņi dara priekš manis un es viņus apmācu. Tad, vienkārši, piemēram, viens ir pie ēveles, otrs ir pie šī zāģa, vēl viens, piemēram, ir tur, vai, teiksim tā, protams, pārāk daudz tas nav iespējams, Bet, tāda doma ir. Un vēl gribu iegādāties 2 instrumentus, jo manā uzskatījumā viņi ļoti vajadzīgi ir. Tad šī pusē, šis galds, draugi, arī viss nāk ārā. Pilnīgi viss, nafīgi to plauktu, viss, kas tur ir. Jo, kā es teicu, vairāk tev rūmas ir, jo vairāk sūdz tur arī sabāžu. Tas tāpat kā bija, šie plaukti bija pilni, un apakšā ar atgriezumiem. Tagad man pagalmā mētājās 15 maisa malku. Nekas pārdosim malku. Tad šeit būs tā. Tas lenzāģis nāks šeit. Šī slīpmašīna paliks, pieliksim viņu pie sienas. Vispār vēl gribu 3 instrumentus. Tad būs cita slīpmašīna, kā viņš saucās, spindulmolu, kaut kas tam līdzīgs, nezinu. Viņa reāli, tā apaļš rullīts ir, un tu maini tos rullīšus. Tā slīpmašīna būs frēzes galds. Nevis frēzi iebūvāt šī galdā, kā man ir tagad, tie, kas atcerās, bet būs frēzes galds. Un pats pēdējais instruments
kurš aizņems visvairāk rūme, bet es domāju, ja mēs visu pareizi izdarīsim, tad mēs viņu varēsim ielikt tanī galā. Tad būs drumsanders, tas saucamā ruļa slīpmašīna, jo manā uzskatījumā viņi ir ļoti noderīgi. It sevišķi, ja tu taisi galšķiedes dēlīšu, bet es baigi ar viņiem neaizrašu tiem galšķiedes dēlīšiem, ja? Bet viennozīmīgi viņa man tiešām noderēs, un kā jau vispār instrumenti, jo tiešām es visu izmantoju. Un tas, kad man nepatīk, ka te pie sienas, piemēram, visi sakārts, ja, un izskatās tīzli. Labi, tur tā klampi, ok, ja tur kaut kādi šitie te naglotājas un vispārējais, tur frēzēm asmeņi visu. Tad tev ir skapītis, atais skapītim durtiņas, ja, un tev visi tie pribombos stāv pie durtiņām, lielākā daļa stāv plauktā, varbūt pat uztaisīsim 3 plauktus. Jo, tagad jau īstenībā ir ļoti forši to var iet te, jā, labi, tur jāpabīda vai, bet, tas tur nebūs. Būs reāli tikai, šī pusē būs tikai 2 šie, maitas savs un biezumene. Ja vajag kaut ko garāku ievelēt, izņemam ārā un vienkārši močiem. Un līdz ar to, kad šeit nebūs šis gals, tad arī šeit varēs iet un tādā garā. Tāpēc, manā uzskatījumā, ka tas, kad būs daudz labāk nekā bija, jā. Jo, kā jūs redzat, šeit mierīgi var iet, jā. Zāģēt, vienīgais jāpadomā par šito te galvu, tas bišķi. Bet, to mēs varam uz sānu palikt, tā nav problēma, tā lai aiziet tur. Tajā pusē arī bieži baigi nelīdīs. Kaut kāds dēles un skrūti. Bet arī šeit var ieiet, bet tajā pašā laikā šo es varu pabīdīt zāģim uz to pusi. Tāpēc jau ir super un super puper duper, teiksim tā. Bet, es tā domāju. Un kas vēl? Teicu vai neteicu? Noplēsu nost Oskar Dow Woodworking, tikai tāpēc, kad būs savādāks. Uztaisīs savu personīgo logo, un tas logo ies pilnīgi visur. Viņš arī tiks uzlikt uz sienas, tieši zem galda, jo, ja bildējot produktus, lai es varu parādīt savu logo aizmugurē. Būs štamps ar to pašu logo un katru preci, teiksim tā neredzamā vietā, viņa tiks ieštampēta. Jo, un paņemšu arī, nezinu, kā teikt, kā saucās, tipā, kopierēt reāli, ka viņš pieder man. Lai nav tā, ka cits cilvēks manu logo var nokopēt, jā. Jo tas, manā uzskatījumā, tas logo ir vajadzīgs, un tas savā ziņā parāda tieši to, ko tu dari, jā. Tāpēc, es domāju, būs ritīgi cool. Tad, nezinu, visu izstāstīju. Neatceros vairāk, padomāšu bišķi. Un Audi mīļotājiem. Tad rītā mēs strādājam pie Audi visu dienu, mēs lienam apakšā. Vieglāk būs aiziet parādīt detaļas, ko es likšu virsū, jo mēs mainīsim, draugi, izpūtēju. Jā, es zinu, tie, kas redzēja, sametinājām izpūtēju, ja. Bet nav tas, ko es gribu, un aizmiet, tas bunduls ir, it kā ir cool, bet tajā pašā laikā viņš pa daudz zāru, un tas bunduls nav oriģinālais, viņš ir tāds, jā. Un tur visur ir baigās spraugas, un tad viņš it kā pieskarās pie karā, pie tā te pakaļā tilta un vispār, jā. Tāpēc mēs samainīsim visu izpūtēju. Bet es aiziešu, parādīšu, ko es nopirku, un tas kaut kā. Vēl viens iemesls, kāpēc es gribu pārvendāt izpūtēju, tikai tāpēc, ka viņam nav iekšā golfā. Un sanāk, viņam nav baigā kustība nekur, jo man arī tās oriģinālās atsperes, kas nāk tie, kas zina, pēc katalizatora, jā. Un tajā vietā, kur ir flances, tur man nav nekā tās atsperes, nekas vispār nav bijis. Tāpēc nopirkām gofru. 2 pusiniet. 63 vai 62 kaut kas tamīdzīgi milimetri, ja. Tad iemočīsim gofru, lai ir vismaz kaut kāda kustība, teiksim tā, ja. Tad gofra mums nāks aiz katalizatoru tālāk uz priekšu, tur ir savienojuma vieta. Tad pēc tās savienojuma vietas būs gofra. Tad tālāk uz priekšu, kur ir vidējais bundulis. Mums vidējais bundulis vairāk nebūs. Mums nevajag. Ir tas teiciens, go loud or go home, ja. Čaukstinamies. Tad būs šāds. Ja es nekļūdos, viņš arī 6 trīnieks ir. Ideāli, jā. Tad šo sportu mēs liksim. Man bija A6 iekšā tāda, te 2 diezgan labi skanēja, bet tas ir turbīnieks un tas bija dīzels. Bet šitam būs vēl labāk. Es tā domāju. Tad šādu mēs liekam iekšā. Tad pēc šitā aizies pilnīgi taisna truba līdz pat pašai aizmugurē pakaļējo tiltu. Un aizmugurē mēs liksim šādu te
Nu, viņam bija, es pētīju pēc izmēriem, viņam vajadzēja iet smuki bamperīt, jo es negribu apaļ, tikai tāpēc, kad, kā jūs zināt, 90 bamperī tāds garanais griezums, ne? Tad šis ir 16,5, man liekas, ka man tur 17 bija. Nu, skatīsimies, jo es baigi negribu to bamperi graizīt. Tad tā, lai bišķiņu uz āru, nevis tā, ka tagad tur ar raķeti brīd. Tad, ot šīs, rītdienas darbs ir skaisto sametināt izpūtēju. Nu, šitam jau var kaut kas iekšā, kaut kāds pakojums. Nu, viennozīmīgi, es domāju, ka jāskan ir ļoti skaisti. Nu, šitāds skrūs gan te nevajag, šito varēs, man liekas, ņemt visu ārā un šos metināt cietī. Un šitam arī jābūt 6 strīniekam, ja. Viss ir 6 strīnieks, tad skaisti varēs visu smuku sametināt. Nu, es vēl nezinu, varbūt šito liksim tuvāk aizmugurē, bet es domāju, ka nē, jo, lai nav jāčakarējās, kaut gan var jau likt tādā te veidā. Šito un tad iet, jo man ir truba. Tā truba liela ir, man ir speciālās trubas biezās. Vienkārši gribās, lai ir skaisti un nedaudz skaļi. Teiksim tā, jā. Un lai tas izpūties arī kalpo. Uz doto brīdi. Nē, ir ok, man patīk skaņa, jā. Trubas skops, viņi iemīst. Šitā, man liekas, arī 63 vietas ir vai bišķi mazāk. Nā, šitā ieiet iekšā. Vispār ideāli, piemēram, no to paņēmu. Mēs varam šitā. Jā, šitā ieiet iekšā. Perfekti, viņi pat ieiet iekšā. Varam šitā te un šitā te. Šitais pat būtu labākais variants. Šādā veidā mēs viņus sametinam, jā. Un tad visur tālāk aiziet taisni truba. Tad es domāju, ka varbūt šitā darīsim. Es samontēšu šodien video un noskatieties un pakomentēt, kā es domāju. Un es arī TikTok ielikšu. Silencer liekam pirms beigām vai liekam viņu pa vidu. Es domāju, ka baigā starpība nebūs. Varbūt ar minimā mainīsies, bet var pat īstenībā šitā izdarīt. Un tad nākušais līkums iet uz otru pusi, un tad viņš aiziet uz tiltu. Vo šitā te. Cool, ne? Tā kā tā, draugi. Tad zinu, ka nesanāca baigāšs video, bet, nu, man liekas, vienkārši pārāk ātri runāju. Un es nemāku vienkārši kā, teiksim tā, kaut kā vienkārši muldēt. Man ir jāparāda vai, teiksim tā, jāizstāsta, kas ko kā, jo, nu, muldēt pa tukšu arī nav jāga. Tad trīs lietas mēs sačinīsim. Viennozīmīgi, es domāju, kad es uzfilmēšu video, kā mēs to visu daram, zem mašīnas apakšā, kas ko kā, ja, kā izskatās, tur viss jāvopierēs, parādīšu, kā izskatās mašīna apakšā. Nebūs baigi ideāli, jo mēs nebūsim uz pacēlāju. Tāpēc, kad var arī uz pacēlāju, bet nē, nebūs pacēlājs. Uz veciem labiem uzbraucumiem mēs to darīsim. Es domāju, ka tāpat būs forši. Tāpēc, jā, safilmēšu arī video. Un tad jau, draugi, paldies, ka skatījāties. Uzspied laiciņu, kā es teicu, neesliņas, jā. Un tad tiekamies nākušajā video, kurš būs tuvākās dienās par izpūtē, jā. Un doorkārt būs tas tam, jo tas izpūtēt bija tā, es vienkārši vakardien fiksi visu pasūtīju, vai aizvakardien. Un tad izdomāju, ka ne, tomēr vajag, jo labs laiks ir. Un pārmetināsim. Un es domāju, ka šis tiešām izskatīsies ritīgi cool un skanēs viņš ritīgi labi. Cerēsim, bet, nu, cerību muļķi vienāds. Nē, būs skaisti, draugi. Labi, tiekamies.